Mēģvedis. Kas var būt labāks par laiku, kas pavadīts kopā ar līdzīgi domājošiem? Šādi uzskata arī Latvijas Chrysler Voyager kluba biedri. Voyager klubam šoreiz ir kārtējais izbraukums. Mēs braucam katra mēneša pēdējā svētdienā, vasarā sestdienas svētdien, neskatoties uz šito nepārāk labo laiku. Esam atkal kuplā skaitā. Nu, domāju, cilvēki mums ir jautri, dzīves priecīgi. Un domāju, ka viss notiksies. Šodien mēs dosimies uz skrīveru saldumu cehu. Un pēc tam mums vēl būs pastaigāsim pa takām. Šitā ir 77. ekskursija. 6. gads. Nu, idejas rodas spontāni. Tālākais brauciens ir bijis Polija, ar poļu klubu kopā. Bet tā Igaunija, Lietuva bieži apmeklēja. Brāli pirmie nopirkām Latvijā Voyagerus, vieni no pirmajiem. Un tad sāka vairoties un vairoties. Nekas cits nepaliek. Veci paliekam kaut kā jāatpūšās. Tā arī izveidojām Voyager klubu. Sākumā bijām 8, pēc tam mēs jau kļuvām daudz. Vienu brīdi bija 400, tagad krīzes laikā atkal mazāk palikuši. Tāpēc es visus ļoti aicinu pie mums pievienoties. Klubam ir savs autoplacis, kur iespējams realizēt jebkuru vojažieri, sagatavot to pārdošanai, uzpulēt, iztīrīt, piekrāsot un iziet tehnisko apskati, lai jaunais saimnieks varētu braukt bez bēdu. Jebkurš cilvēks, kas no kluba biedrus, kas ir no tālienes atbraucis, var iebraukt pie mums autoplacīti, iedzert kafiju, izrunāt savas bēdas gan par automašīnām, gan priekus pa dzīvi un visu, kas vien ir uz sirds. Un mums galvenais lepnums ir tagad uztaisīts disko Voyagerīts, kurš ļoti labi visiem patīk. Un man tā šķiet, ka tas ir vienīgais Latvijā un ne tikai Latvijā šitāda veida mašīnīte. Un mums galvenais ir Normunds Jakušonuks ar Daigu Petkeviču uztaisīja kluba himnu, kas arī mums vienmēr pasākumos skan pirmā. Tā kā mēs esam daudz uz priekšu, es domāju, nekā citi klubi. Jebkurš, kas iestājās Voyager klubā, dabūn savai mašīnai Voyager kluba rāmīšus, atlaižu karti pa visiem Rīgā esošiem amerikāņu veikaliem un kluba krūzīti un katru mēnesi pa pastu ielūgumu uz kārtējo pasākumu. Daudzi kluba biedri, iestājoties klubā, ir ieguvuši jaunus draugus un jaunas darba vietas. Voyager mašīnu īpašnieki, mēs jūs ļoti gaidām savā klubiņā un laipni uzņemsim un varu derēt, ka jūs nenožēlosiet ne mirkli. Tā kā droši brauciet pie mums gan Rīgā, gan Ogrē un visu mēs jums palīdzēsim un kopā arī tusēsimies. Brīvdienu